Kad jūs sākāt vispār vākt šīs tieši piepes lielākoties jūs vācat, vai ne? Jā. Tā, piepes sāku vākt pirms 6 gadiem, kad saslimu, uztaisīju operāciju un sapratu, ka jādara arī pašai kaut kas, lai varētu izārstēties. Un tātad, kā jūs sapratāt literatūru, palasījāt kaut kādu un sākāt vienkārši eksperimentēt ar, pēc tās izlasītās grāmatas, jūs teicāt, jā, tagad kurā vietā man tā grāmata, piepju grāmatu redzu, bet man uzdāvināja grāmatu, izlasīju grāmatu un braucu uz mežu un sāku vākt piepes, absolūti nezinādama, ko es vācu. Un tad es saprotu, ka tieši no bērziem ir tās piepes, kas ir derīgas. Jā, grāmatā autori ir aprakstījusi gan smieklīgus notikumus, kā viņas ar draudzenēm ir vākušas piepes, gan arī zinātnisko literatūru, nosaucot tieši konkrētus autorus, konkrētus darbus, kuros par piepju ārstnieciskajām īpašībām ir stāstīts. Un tātad tie pirmie mēģinājumi jums bija tātad to visu izmēģinot, un kādas tad bija tā iedarbība, kā jūs izjutāt vai sajūtāt vai sapratāt, ka tas iedarbojas? Es sākumā neko nejūtu, bet bija ļoti labi tas, ka es staigāju ļoti daudz kājām, jo pēc ķīmijterapijas bija nejūtīgas kājas, un staigājot viņas palika jūtīgākas. Un pēc kāda laika es sapratu, ka sliktāk nepaliek. Reālo rezultātu pēc gada, tad, kad taisīja visas analīzes, kad taisīja kompjūteru tomogrāfiju un visu pārējo, pēc gada uzrādīja, ka vēža nav. Tas es pieļauju diezgan netipisks gadījums. Tas ir netipisks gadījums patiešām. Kā uz to tādā gadījumā raudzījās ārsti? Ārsti negribēja, īpaši ķīmijterapijas ārsts un radiologi negribēja to dzirdēt. Es arī viņus nekaitināju un neko neteicu, bet dzēru. Un tad, kad vienīgi mans ķirurgs, kurš mani pieskatīja regulāri, tas teica, būs labi, jūs visu izdarīsiet.